Pirmdien, 22. augustā, komisija, kuras sastāvā ir Daugavpils pilsētas domes izglītības pārvaldes, darba inspekcijas, veselības inspekcijas un ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālisti, uzsāka skolu tehniskās gatavības jaunajam mācību gadam pārbaudi. Pieņemšanas komisijas darbā piedalījās arī domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis. Skolu gatavība tiek vērtēta pēc vairākiem kritērijiem. Veikto celtniecības darbu kvalitāte, skolēnu drošības un veselības nodrošināšana, darba aizsardzības un sanitāro higienisko normu ievērošana. Jāņa Raņa 6. vidusskolā īpaša uzmanība tika pievērsta telpu stāvoklim, uz kurām tiks pārcelts Grīvas mikrorajonā esošais 6. bērnu dārzs. Celtniecības darbi pašvaldībai izmaksāja 254 000 eiro. Visas telpas ir gatavas, viņas ir gaišas un ļoti komfortas. Viss ir piemērots tā, kā teiks ministru kabineta noteikumus. Jaunajās telpās tiks izvietotas 3 bērnu dārzu grupiņas. Katrā no tām ir 20 bērni. Viņiem būs atsevišķas guļamistabas, rotaļistabas, medicīniskais kabinets un izolators bērnu slimības gadījumā. Puspagrabstāvā izbūvēti logi un ierīkota sporta zāle. Uzstādīts pacēlājs bērniem ar speciālām vajadzībām. Paredzētas atsevišķas telpas arī audzinātājiem un auklītēm. Pirmskolas izglītības iestādei ierīkota atsevišķa ieeja un speciāla evakuācijas izeja. Durvju slēdzenes ierīkotas tā, lai no bērnu dārza varētu iziet, taču iekļūt tajā no ielas nevarētu ik katrs. Jau sācies bērnu dārza pārvākšanas process no vecās ēkas uz jaunajām skolas telpām. No šī gada 1. janvāra pilsētas izglītības iestādēs ir veikts kapitālais remonts par vairāk kā 120 000 eiro un tekošais remonts kopsumā par 73 192 eiro. Praktiski katrā izglītības iestādē lielākā vai mazākā mērā notika remonti, un tas bija iespējams tāpēc, ka mums bija paredzēta līdzekļi gan pašvaldības budžetā, gan arī pašvaldība pieņēma lēmumu piešķirt aizņēmuma līdzekļus mūsu izglītības iestāžu vajadzībām. Un šeit es gribētu pateikt, ka tuvojoties 1. septembrim darbi neapstājas. Saskaņā ar mūsu remontdarbu plānu un iepirkumu plānu darbi turpināsies arī līdz pat 15. decembrim šajā gadā. Ja, līdz ar to tiks izremontētas vēl papildus telpas, sanitārie mezgli, kā arī notiks telpu tehniskās novērošanas darbi. Kopš šī gada sastādot veicamo darbu plānu, darbojas jauna sistēma. Pārbaužu laikā izglītības iestāžu vadītāji izsaka savus priekšlikumus un informē par atklātajām problēmām. Piemēram, 6. vidusskolā nepieciešams kāpņu remonts un elektroinstalāciju maiņa, bet centra vidusskolā nepieciešams izremontēt kāpņu posmus, nomainīt elektriskos sadales skāpjus, atrisināt problēmu ar ūdens notekām sporta zālē, jo pašreizējā situācija tiek bojāts piebūves jumts. Uztraukumu rada arī plaisas skolas griestos. Pieņemšanas laikā iegūtā informācija tiks izmantota, lai saulaicīgi paredzētu nepieciešamos līdzekļus nākamā gada budžetā. Gatavojoties šī gada 1. septembrim, centra vidusskolā liels darba apjoms ir paveikts arī pašu spēkiem. Protams, ar saviem spēkiem tas ir ekonomiski izdevīgāk. Un šogad mēs veicam 3 kabineta kapitāla remontu. Katra kabinetā veicam kosmetisko remontu, un principā skola ir gatava jaunajam mācību gadam. Gaitenē ir ieklātas flīzes, nokrāsotas grīdas, nomainīts 2. stāva apgaismojums, sanitārajos mezglos ir nostiprinātas starpsienas. Jānis Lāčplēsis norāda, ka daudzas pilsētas mācību iestādes ekonomējot naudu un laiku, daļu no darbiem gatavojoties jaunajam mācību gadam veids pašas saviem spēkiem. Centra vidusskola tiešām ir viens no labājiem šīs prakses piemēriem. Otra daļa tas ir tās naudas, kas tiek plānveidā piešķirtas no budžetiem, viņu apgūšana, viņa paredzēta parasti lielākiem apjomiem un sarežģītākiem darbiem. Tur ir iepirkuma procedūras, izpildītāji, pēc tam jāatrod projektētāji, tāpēc viņu ir grūtāk ielikt laika rāmjos, bet kopumā darbs skolās, cik es esmu pašlaik redzējis, rīt sekmīgi. Izskatās, ka mūsu skolas mācību gada sākumā būs gatavas. Vispār izglītojošo skolu centra jaunību un bērnu klubu pieņemšana turpināsies līdz 26. augustam, bet no 5. līdz 9. septembrim speciālisti pārbaudīs pirmskolu izglītības iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam.